Let's get ready, enjoy romantic pleasure, music and fun, sweet like a coconut water, reggae style MC, me and my friend, the Milky Selector. Šis ir spots. Zobos nav nekas saķēries, es ēdu. Tas milzīgs salāts. Čau, man sauc Horens. Ja es teikšu, ka multimākslinieks muļķīgi, es nezinu, kas es esmu. Īsti nav skaidrs pašam. Kino operators, fotogrāfs, DJs, aktieris, vienalga, jebkas izvēlamies, kuram patīk. Kad es biju maziņš, es gribēju būt vai nu kā tēvs, aktieris, vai nu kā Žaks Yves Kusto, jūras pētnieks. Piepildījās abi varianti. Ja es varētu būt ne cilvēks, tad es droši vien būtu zivs. Jo man patīk dzīvot ūdenī. Zivs dzīvo ūdenī, es arī dzīvoju ūdenī. Ja es būtu zivs, man būtu vēl ērtāk dzīvot ūdenī. Es filmēju surfingu, tas ir principā viens no maniem darbiem, jo es filmēju visu, kas ir saistīts ar ūdeni un kas ir zem ūdens. Visi man mēģina dabūt uz dēļu un saka, ka man tas obligāti ir jādara. Visi cilvēki, kuri man satiek, saka, bet tu taču izskaties pēc surfera. Man to nevajag, man patīk filmēt. Surfings tas ir dzīvesveids, nu kā mēs dzīvojam. Saule, jūra, vasara, reggae mūzika, pīpēt, dzert alu, kolu, rumu, ko? Man ir sanākusi laža dzīvē, jo man liekas, ka visa mana dzīve ir laža nedaudz. Dīdžejošanā mēdz būt, ka kaut kas uzkarās un kaut kas apstājās, un tu pēkšņi nospied, un tu trāpi bītā, ritmā, un vēl labāk nekā tu gribētu samiksēt. Tā gadās. Es nezinu, kas es esmu pēc horoskopa, un es nezinu, kas es esmu pirms horoskopa. Es ticu mikroskopiem. Patiesībā grupa bija, kurai nosaukums nebija ar zivīm, jo grupa bija Fuck Art. Bet tas, ko tu domā, un tas, ko jūs domājat, tas ir kopā ar Kārli Lāca sadarbības projekts, tas ir Horens Big Fish. Man nav iPhones un man nav iPads, man nav sliktas mūzikas biblioteka. Man ir tikai labas mūzikas biblioteka, jo es esmu DJs, un par to mūziku, ko es spēlēju, man nav kauns. Nē, nu varbūt tais platēs ir kāda dziesma, bet to es parasti nespēlēju, es to laižu garām. Bet, nu, var arī pieiet, kā mans kolēģis Kaspars Upacieris vai UFO, viņš vienmēr, kad sāk uzstāties klubā, teica, es ļoti atvainojos cienījamie apmeklētāji, jo dažas dziesmas, kuras es atskaņošu, būs pilnīgi debīlas, bet tās jums ļoti patīk. Man ir tāda ideja, jo es vienmēr visiem cilvēkiem saku, paskatieties, cik mazsvarīga ir nauda, jo visjautrākās dziesmas un dejas ir visnabadzīgākajām tautām. Varbūt tas ir izskaidrojums, kāpēc vajag dziedāt, dejot, spēlēt mūziku. Mums katram ir jāizpilda savu misiju, jo mums nebūtu nekādas misijas, mēs neeksistētu. Man misijas ir dažādas droši vien kā jebkuram cilvēkam, jo katram cilvēkam tās misijas ir vairākas, nav nekāda viena misija, bet tā misija, tā ir jūsu dzīve. Un mana dzīve. Ja man būtu laika mašīna un es varētu ceļot, tad es gribētu pārcelties 1980. vai 81. gadā, īsti neatceros, kad tas bija Boba Marley beidzamais koncerts Stokholmā. Ja man būtu iespēja parunāties ar kādu cilvēku, ar kuru es vairāk nevaru parunāties, es izvēlētos kaut ko droši vien vidēji, varbūt Alfredu Hitchcocku, varbūt Bobu Marley. Droši vien Bobu Marley man vairāk interesē, varbūt Haile Selassie, Etiopijas karalis. Nu, es esmu bijis ļoti daudz tiešām vietās pasaulē, un man ir paveicies apceļot pasauli diezgan daudz. Man šķiet visinteresantākais tas, ka tu nonāc bieži vien pasaulē tādās vietās, kur nevis tu vēro, bet tevi vēro. Nevis tu brīnies par to, kas notiek apkārt, bet cilvēki brīnās par tevi. Es mēdzu repot, dziedāt reggae mūzikas pavadījumā, kur arī mēs spēlējam klubos apvienībā Kennedys. Jo tie ir melnie Ņujorkas metro kolosāli, viņi dzied. Viņi kolosāli dzied, viņi taču ir baltā meitene Rīgā pieturā. Es neesmu latvietis, es lepojos ar to, ka es esmu no Latvijas un vienmēr parakstos zem saviem darbiem kā cilvēks no Latvijas. Ar to es lepojos. Es biju dziesmu svētkos, skatījos, kā plīvo Latvijas karogs, stāvēju un draudāju. Es esmu patriots. Nu, par Dievu es laikam pirmām kārtām negribētu kļūt, jo tā vieta jau ir aizņemta. Bet ko es mainītu, ja tas būtu manos spēkos, es mainītu sevi. Tāpēc, ka ja tu vēlies mainīt pasauli, tad jāsāk tev ir ar sevi pašu.
es ticu, ka visi var būt laimīgi.